Lūk, kas ir jāzina ikvienam uzņēmējam Latvijā par nodokļu izmaiņām 2025. gadā. Pirmkārt, mainās iedzīvotāju nodokļu ienākuma likme. Būs divas vienotas likmes. Pirmā likme 25,5%, kas tiks piemērota ienākumiem līdz 8775 eiro mēnesī. Nākamā likme ir 33%, kas tiks piemērota visiem ienākumiem, kas attiecīgi pārsniedz šo te iepriekš minēto summu. Otrkārt, būtiskas izmaiņas ir algas aprēķina. No 2025. gada janvāra minimāla alga pirms nodokļiem būs 740 eiro, kā arī ir grozīts neapliekamais ienākuma minimums, kas no 2025. gada janvāra būs 510 eiro neatkarīgi no ienākuma apjoma. Treškārt, pakāpeniski tiks celtas uzņēmuma vieglo transporta līdzekļu nodokļu likmes. Ja tev ir liels autoparks uzņēmuma, tad gatavojas vismaz 10% nodokļu pieaugumam. Lai izvairītos no nodokļu parādiem, ir ļoti būtiski sekot juridiskās pasaules jaunumiem. Mani sauc Nikita, es esmu netipisks jurists, kurš ikdienā savos sociālos tīklos stāsta vienkāršiem vārdiem par likumiem, par jaunumiem, kā arī par ikdienas biznesa jautājumiem.